Atzīsim, vairums cilvēki ir visnotaļ uztraukti pirms došanās uz pirmo vizīti pie zobārsta. Arī pieauguši cilvēki. Savukārt, kas attiecas uz bērniem, tas ir jo īpaši liels piedzīvojums un, jāsaka, pārdzīvojums ne tikai pašam mazajam pacientam, bet arī viņa vecākiem. Kā šo vizīti padarīt nesāpīgāku un patīkamāku, to noskaidrošu tiekoties ar Rīgas Stradiņu Universitātes Stomatoloģijas institūta profesionāļiem. Labdien! Nākat iekšā! Kas mums te ir atnācis? Lauriņa. Labi, nāc sēdies pie manis te. Mazajai Laurai šī diena ir kā piedzīvojums, jo ierasti bailīgās vizītes laikā pie zobārsta viņa uzzina, ka process var būt pavisam citādāks, ja zobārsta ārstniecības procesā pielieto tā saukto smieklu gāzi. Labi, Miņa, nu tad ko šodien apskatīsim vēlreiz visus tavus zobiņus, paskatīsimies, kā tur ar tiem zobgraužiem, vai turpat viņi sēž, vai kāds varbūt ir aizmucis prom, jā? Esmu ieradusies pie zobārstes Ingas Rendenieces un gatavojos uzzināt par jaunākajām tehnoloģijām bērnu zobārstniecībā. Jums noteikti nav pārsteigums dzirdot cilvēkus sakām, ka vizīte pie zobārsta nevienmēr ir tas patīkamākais piedzīvojums mūsu ikdienas gaitā. Un arī mazākajiem pacientiem noteikti tas ir ļoti liels pārdzīvojums, un arī narkoze noteikti ir nopietns solis. Vai pastāv kādas alternatīvas narkozē? Ne visi bērni nāk pie mums ar bailēm. Protams, bērni, kuriem ir veseli zobi, atnāk pie mums reizi gadā, mēs pārbaudām un visi kārtībā. Bet, diemžēl, lielākā daļa mūsu pacienti nāk ar cauriem zobiem. Un tie bērni, kas ir sasnieguši jau 5-6 gadu vecumu, mēs viņiem piedāvājam alternatīvu, kā izmantot smieklu gāzi. Pastāstiet, doktori, kas ir smieklu gāze, jo jāatzīst, nosaukums ir visnotaļ amizants. Tā ir gāze, kura, var teikt, atslābina cilvēku. Atslābina, mūsu gadījumā tie ir bērni, ka viņi paliek nedaudz mierīgāki, viņi jūt tādu siltumu sajūtu. Pieaugušie drīzāk to varētu nosaukt varbūt nedaudz apreibinošu sajūtu, bet tad smieklu gāze nav atsāpināšanas līdzeklis. Daļēji ir, daļēji nav. Pa lielam nav. Nav tā, ka mēs uzliekam smieklu gāzi un varam urbt, cik dziļu caurumu vien gribam. Mums tomēr arī jātaisa parastā anestēzija blakus zobam, bet šī gāze atslābina to nervu sistēmu, līdz ar to dažādi kairinājumi, ko mēs darām, viņi ir mazāk izteikti. Latvijā smieklu gāze ir salīdzinoši jauna metode. Kā ir pasaulē, cik bieži pasaules līmenī tiek izmantot smieklu gāzi un kādas tad galu galā ir tās priekšrocības? Pasaulē lieto ļoti sen. Pasaulē pētījumi ar ārstēšanu smieklu gāzē jau ir 10 gadus, kad tiek veikti dažādi pētījumi, un mēs varam iepazīties jau ar to pētījumu rezultātiem. Latvijā nav tā, ka parādījās šogad šī iekārta, bet salīdzinoši nesen. Un Latvijā ir tikai dažas vietas, kur ir pieejama šāda smieklu gāze. Kādos tieši gadījumos smieklu gāze tiek izmantota? Šeit mēs labprāt ar smieklu gāzi ārstējam bērnus, kuri nedaudz bailīgi, nedaudz satraukti, vai kāds dārziņā, kāds grupas biedrs ir sastāstījis, cik tas ir briesmīgi, bet šis bērns īsti nezin, vai tas ir labi vai ir slikti, bet viņš jau ir satraucies, ir atnācis. Līdz ar to smieklu gāzi domā tādiem satrauktiem vairāk pacientiem, ar kuriem var sarunāt, un tiešām viens no galvenajiem nosacījumiem ir, ka bērnam ir jāelpo caur degunu. Ko veiksmīgi esam noskaidrojuši, kas tad ir smieklu gāze. Pastāstiet, kā veiksmīgāk sagatavoties, dodoties vizītē pie zobārsta? Sākumā ir tā konsultācija, ka mēs apskatām, vai tiešām sanāks, vai varētu sanākt ar to smieklu gāzi, vai nemaz nav vajadzīgs, vai tomēr tā vispārēja narkoze vajadzīga. Un tad, ja mēs nolēmam, jā, ka tas ir ideālais veids, kā palīdzēt mūsu mazajam pacientam tikt galā ar bailēm, un tad mēs arī pierakstam uz nākošo vizīti, un tad izstāstam, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Es domāju, daudziem vecākiem smieklu gāze ir visnotaļ liels jaunums, un noteikti ir bažas par to, vai tā gadījumā nekaitēs mazajam pacientam. Pēc zinātniskiem rakstiem un pētījumiem tā neatstāja nekādas negatīvas sekas uz bērnu veselību, un tieši tādiem ļoti bailīgiem bērniem ir tieši ieteicams, lai viņš justos relaksēt, lai pārvarētu tās bailes, un tādā veidā mēs nodaram mazāk kaitējumu, nekā mēs viņu tur, pieņemsim, vecāki turētu vai kaut kā savādāk iespaidotu, ka tas ir tiešām saudzīgāka metode par kaut kādām citām metodēm.
Tātad, ja mēs kopīgiem spēkiem esam noskaidrojuši, ka mazais pacients atbilst prasībām, lai izmantotu smieklu gāzi, kā tad notiek tālākā ārstēšana, izmantojot šo smieklu gāzi? Bērnam tiek uzlikta tāda piemērota deguntiņa, viņa lieluma maska un, protams, izvēlēt arī smaržģiņa, jo ir ļoti liels klāsts, sākot no kožļājuma gumijas, zemenēm un citām garšīgām, smaržīgām lietām. Un jā, tad mēs dodam tīru skābekli, lai redzētu, kā viņš elpo caur degunu, jo tajā dienā nedrīkst būt nekādu iesnu, augstēšanos un arī nekādu deguna problēmu, elpceļu sašaurinātu. Tas ir viena arī no tādām kontraindikācijām. Un tad, jā, mēs sākam dot skābekli, pēc tam pakāpeniski sākam dot smieklu gāzi, skatāmies, kā bērniņš rēģē. Viņš parasti jūt tādu siltuma sajūtu, tādu atslābinājumu. Dažiem tā kā tirpst pirkstiņi un tāda laba sajūta viņam ir. Un tad, kad jau redzam, ka bērns ir pietiekami nomierinājies, tad mēs sākam parastu ārstēšanu, kā tas parasti notiek, un plombēšanu. Un tad, kad procedūra ir beigta, tad arī mēs atstājam tikai tīru skābekli 5 minūšu laikā, un bērniņš paelpo, un tad viņi var priecīgi doties uz mājām. Un tad visu rezumējot, kam tad īpaši rekomendējama smieklu gāze? Pirmkārt, tie, kas ļoti baidās, bet ir spējīgi sadarboties. Arī, es domāju, vecuma ziņā. Jo ļoti maziem, kaut kādiem 2, 3 gadi un jaunāki, tur ļoti jāskatās. Drīzāk nē, nekā jā. Bet tādi, kas ir 5, 6 gadīgi, kuri baidās, bet ar kuriem var atrast kontaktu, kuri nebaidās, ka uzliekam masku un tur visādas šņāts, kaut kāda tādas sajūtas, tad tie visi ir mūsu pacienti. Nu re, vairs nekādu asaru vizītē pie zobārsta. Kā noskaidrojām, smieklu gāze ir efektīva metode, kā nomierināt mazo pacientu, kurš uztraukuma pilns dodas savā pirmajā zobārsta vizītē. Kā noskaidrojām, smieklu gāze ir piemērota jau no 5-6 gadu vecuma, un, kas svarīgi, tā ir absolūti nekaitīga jūsu mazulim.